Dažreiz rodas sajūta, ka Latvijā ienīst futbolu. Kas pie vēlna notiek ar Latvijas futbolu? Cienījamie latviski domājošie. Alobit jādod ir jau mans rods. Šobrīd grozāmies kaut kur ap 130. 140. vietām. Euro 2004 Portugālē. Vienīgais turnīrs, kuram kvalificējāmies. Tieši tā mēs iekļuvām čempionātā, un līdz šim pat ne tuvu neesam spējuši to atkārtot. Īstenībā ir mazliet bēdīgi, bet Latvija bijusi pat top 50 211 pasaules izlašu konkurencē, taču tas bija tālajā 2009. gadā. Daudzu gadu garumā tikai regress. Mēs nespēlējam tik enerģiski, es nezinu, varbūt kārstums vai varbūt nezinu, vai varbūt... Vienīgās izlases, ko Latvija spējīga uzvarēt, ir punduru valsts Andora. Pret spēcīgām izlasēm nekādu izredzu. Tas ir latviešu futbols visā krāšņumā, bez mugurkaula, bez ambīcijām, bez cieņas un goda. Piemērs – Rīgas futbola skola. Saskaitiet, cik tur spēlē Latvijas spēlētāji. Citiem vārdiem – Latvijas futbola infrastruktūra, treniņu procesi, turnīri, sākot no bērnu akadēmijām līdz nacionālajai izlasei. Izlase atspoguļo visu futbola sistēmu valstī kopumā, un ir ļoti grūti uzlabot vienu elementu mehānismā, ja visi pārējie zobrati paliek tādi paši. Citiem vārdiem – nepilnības visos līmeņos. Vecāki bieži izvēlas sūtīt bērnus hokejā vai basketbolā, jo šajos sporta veidos saredz lielāku potenciālu. Lai notiek. Mums šobrīd nav spēlētāju, kuri būtu konkurētspējīgi spēlēt ārzemju spēcīgākajos klubos. Ar pašreizējo Latvijas futbola virzību, slikto menedžmentu, man šķiet, ka nākotne nesolas kļūs spožāka. Varbūt no tāda zaudējuma, pat, kad esi dabūjis tādu knockdownu, pat daudz spēcīgāk piecelties.